Un es jau kādu laiku gaidīju, kad varēšu atskaņot šo te muzikālo jaunumu arī tev, klausītāji. Un mums, Kurzemes radio studijā, ir pievienojies mūziķis Gats Irbē. Gati, labrīt! Čau! Kāds noskaņojums šajā rītā, kā esi pamodies, kā izgulējies? Noskaņojums ļoti labs, patīkams. Viss labi, es pamodos ļoti reti, kad pamostos tik agri. Es šodien cēlos 7, un tad reizēm, kad man tas sanāk, tad es esmu ļoti gandarīts. Es tās jau uzsitus uz pleca un saku, wow, tev vēl visu dienu priekšā. Pie cīruļiem nepieskaitīs tāds. Jā, es esmu tas, kas man darbs pa nakti pārsvarā, un tāpēc, jā. Bet, Gati, ar tevi ir interesanti arī muzikālā ziņā. Tev vairāki projekti, gan par Gačo, šodien mēs vairāk parunāsim par mesu, bet man tiešām tā pirmā asociācija, un es vienkārši vēlos uzteikt, vasarā man sanāca būt Rojas Zvejnieku svētkos, un kārtīgi sastampāts smiltis koncertā, un jāsaka, es nezinu, tā sasvīdus kā no pirtiņas tikko iznākusi. Viņa vibrēja vēl pirmdienā, vēl man stāstīja, mēs tā izārdījāmies ar meitenēm. Un tajā pašā laikā ir arī projekts Mesa, un tūlīt mēs arī runāsim par tuvojošos koncertu tūri, un daļa no tās ir akustiska. Tā kā mēs varam gan tiešām izlēkāties no sirds patikas, gan arī tā mazliet mierā pabūt un padomāt. Pastāst, kā tev pašam šie te dzīves viļņi, kā tu tos apvieno balansē? Man ir tāda cīņa patiesībā starp ar tiem viļņiem, jo ir tā, ka no viena projekta uz otru, lai pārslēgtos, tur tas prasa kaut kādu laiku un noteikti arī enerģiju. Jo tad, kad es rakstu Gačo dziesmas, tad es atrodos tādā vienā, tādā noteiktā kaut kādā sajūtiskajā līmenī, un kad mēs tad otrā, un es cenšos abas projektu dziesmas nerakstīt vienlaicīgi, ja? Jo tad es esmu tādā vinegretā iekšā, kad nav labi nevienam, ne otram, tāpēc man vienmēr ir jānobriest konkrētam skaņdarbam, konkrētam projektam jau laicīgi pirms es sāku rakstīt. Respektīvi, ja man ir Mesas dziesma jātaisa, tad es jau dzīvoju kaut kādu mēnesi, 3 nedēļas jau tajā noskaņojumā, cenšos klausīties kaut kāda konkrēta rakstura dziesmas un necenšos stampāt grīdu baigi. Ja? Un, tā pārslēgšanās varbūt tās ir tāda, bet es esmu jau pieredzis pie tā un zinu, kā tas ir darāms. Tāpēc es to sadzīvoju jau kaut kā. Jāsaka godīgi, ka tev arī izdodas, jo ir arī citi mūziķi mums Latvijā, kuriem arī vairāk projekti, kuriem mazāk izdodas. Te tiešām var just to nošķirtību, ka tas ir viens ir tas super enerģija uzlādējuma nišaujam, un tad ir Mesa, kas ir tāds tomēr cits noskaņojums, mazliet dziļāks tēmas un pārdomāt tiešām iedot kaut kādu vielu ikdienas skrējienā. Un līdzīgi kā tu, Gati, teici par to, ka tev vajag kādas 3 nedēļas, lai noskaņotos varbūt otram, un tik strauji tā mainība nevar būt. Līdzīgi arī es jau aizkadrā tev minēju, noklausoties dziesmu, mazliet vajadzētu tāds vēl pāris dziesmas paklausīties, lai varētu atlikt atpakaļ un tā paši parunāt. Tas ir, man liekas, ka tas ir labi, tas kā apmēram, es to savalku tagad tā kopā, tāda paralēli varbūt ar to, kad es atceros, ka es aizgāju uz kaut kādu labu filmu kinoteātrī, un tu pēc tam izēji ārā, un tu pēc tam vēl kaut kādu konkrētu laiku vai dienas, tev visu laiku ir tas iekšā, tas tāds par to filmu, tad tā domā, šitā bija tur tā, jā, okei. Tā kā... Tā ir laba zīme, ka liek domāt to. Bet par filmām tu atceries kādu pēdējo, kur tiešām liktā uz pāris dienām mazliet nosēdināja? Pēdējo, ko es mēģināšu atcerēties. Es zinu, ka es skatījos, man ieteica draugs viņa ir 8 sērijās tā filma Drops of God vai Drop of God. Tā kā Dieva pilieni. Neesat redzējuši? Es neesmu. Tās ir kaut kāds minisērijas sanāk, ja? Es tagad neatminos, cik viņas bija garas, bet tas seriāls ir 8 sērijās un
man ļoti viņš aizkustināja. Bet, ja mēs runājam par tādu konkrētu vienu filmatrāžu, tādu uz citienu, es noteikti neatcerēšu uz Napoleons, man patika. Bet mēs šobrīd strādājam arī pie manas autobiogrāfiskās filmas, tā kā es esmu tajā filmā iekšā ļoti dziļi. Tad jau tev ir daudz un dažādi jaunumi. Pat filma vēl. Labi, sākam ar visu pēc kārtas. Tagad ir iznākusi jauna dziesma ar nosaukumu Var jau būt, un kāpēc mēs par tām dziļajām nozīmēm, jo šeit tas saturiski arī ļoti sasaucas. Varbūt pastāst, Gati, tu pats vairāk par dziesmas tapšanu un tā saturu. Jā, tā par dzīvi. Varbūt tās tad par pašu dziesmu, par pašu tēmu. Dziesmas tā tematika ir par to, lai mēs vairāk tā kā runātos savā starpā, komunicētu, diskutētu un visādi citādi. Jo ir reizēm tā, ka ja vēl jau vairāk, ja mēs dzīvojam tādu ilgāku laiku posmu kopā, attiecībās, tad kaut kādā momentā tā komunikācija sarūk un kaut kur mēs viņu atstājam tādā otrā plānā. Bet tas ir tikai saprotam, jo mums ir ir bērni, ir kaut kādas saistības, kaut kādas vajadzības un viss tas kaut kur to komunikāciju mūsējo tāda, kāda viņa varbūt tās bija sākumā, pašā ir nolicis bišķiņu malā. Un tad pamanot to, novērojot, es saprotu to, ka man pietrūkst tās komunikācijas, man viņu vajag, man tas ir tā kā nepieciešams, un tas noteikti nāk tikai par labu, jo reizēm kaut ko noklusējot, kaut ko uz galam nepasakot, mēs kaut ko zaudējam, un reizēm arī kaut kas slikts var notikt. Tāpēc es tā kā mudinu, neaizmirst to, ka vajag parunāties, vajag pajautāt otram, kā viņam iet, kā viņam šodien gāja. Un tā. Es sevi pieķēru reizēm, kad paklau, ko es te nezinu, varbūt spēju telefonu un saprotu, ka es taču neesmu parunājis ar savu tuvāko cilvēku. Noteikti. Tās mēsas dziesmas viņas jau rodās pirmkārt jau no tās savas pieredzes kaut kādas. Tā kā tas viss ir primāri no manis. Un kā jau es to vairāk kārtīgi pieminēju, ka es mācos pats no savām dziesmām un nevienmēr to izdaru, bet mācīties mācos. Tāpēc, tā tas ir. Bet, tāpēc jau mēs, tāpēc ir vēl viens no atgādājumiem, kā šī dziesma, lai mēs kaut ko par to atcerētos un pie tā piestrādātu, jo es domāju, ka tas viens no instrumentiem noteikti ir apzināties to, ka tā tas notiek, ka tā tas var notikt, un varbūt tas būtu pirmajam, kas uzsāk to sarunu, kaut vai to pašu vienkāršo, kā tev šodien gāja un ko tu darīji. Lai gan mēs bieži zinām, ka varbūt nekas tajā dienā nav mainījies, bet tik un tā tas ir jau solis pretī. Kādam jābūt ir tam ledlauzim. Viss ir sasalis, viss ir aizmirsts, cik forši bija parunāties pie kafijas tasē, pie tējas vakarā. Vajag iebraukt kārtīgi un sašķelt to ledu. Tad jau arī viss sakustās. Un dziesmai arī labs videoklips. Man ļoti patīk, kā viena no klausītājām ierakstīja tev komentāru dzīves realitāte 3 minūtēs. Tā tas tik tiešām arī bija. Tāda izpildīga. Patiesībā par mēsas dziesmām. Paldies meitenei, paldies cilvēkam, kas to iekomentēja. Par mēsas dziesmām laikam man to nākās tik bieži dzirdēt, ka tās 3 minūtes par tās patiesības un realitātes. Klips, par klipu runājot, mums bija tāda ļoti kupla komanda, kas pie viņa strādāja, un mums bija 2 brīnišķīgi un talantīgi aktieri, un viens no aktieriem, vai viena bija Katrīna Griga no Dailes teātra, tad bija Šamils Hamātovs no Mihaila Čehova Rīgas teātra, tad Dace Pūce bija režisore, tad Toms Auziņš bija filmētājs. Mums bija tāda ļoti kupla komanda, kas strādāja pie videoklipa, lai viņš taptu kā tāds
tāds, kāds viņš šobrīd ir, un tāda maza filmiņa, lai arī tas vizuālais, ja nu nesanāk klausoties saprast, tad vizuāli to var nolasīt to dziesmas domu. Tālāk. Turpat tehniski īstenībā to, ko es piefiksēju, pat malu attiecību var just, ka jūs gatavojaties, ka tā filma tiek filmēta, jo pat ir jau tāds platāks, jau kino formātam, jau platāks ir tas, ir kaut kāds 10/16, jau tāds diezgan jau kino izskatā. Jā, tā ir, jā, par to es tev arī piekrītu, bet, zin kā, mēs jau vienmēr ejam ar katru to klipu, mēs cenšamies būt labāki kaut kur. Ja? Skaidrs, ka mums mūziķiem varbūt tās nevienmēr izdodas realizēt to savu ieceri, tādu, kādu mēs gribētu to dabūt gatavu, jo tas nav lēts prieks uztaisīt klipu. Tad, kad tas sanāk, tad mēs cenšamies izpausties. Ja? Tā kā mēs dziesmas iznāk reti, ja? Šī ir pirmā dziesma pa gadu. Gada nav bijusi Mesas dziesma, tā kā šis ir pirmais skaņdarbs no gaidāmā Mesas albuma, kas iznāks nākamgad. Tad gribējās, lai tā pirmā dziesma albuma ir arī vizuāli tāda skaista. Man jau gan šķiet, ka tikko bija piepildīta arēna Rīga, viedojoties kopbalsī tavas dziesmas klausoties koncertā. Un jau tu izziņo, mums ir noteikti jāpiemina raidījums strauji tuvojas beigām, mums jāklausās dziesma var jau būt, bet jāpiemina tas, ka nākamā gada Latvijas koncertūra atbalsts jau ir izziņot un būs akustiskie koncerti, kā minējām jau šeit sarunas sākumā. Pastāsti, kas tad mūs sagaida pavisam drīz, arī būs tādi kontrasti. Akustiskā tūre. Jā, mēs uztaisījām nesen, tas bija Branku Brančotavā, pirms kaut kāda brītiņa, tagad vasaras noskaņā. Uztaisījām akustisko Mesas koncertu, un tas bija mums ir tāds piedzīvojums interesants. Tas bija pirmais akustiskais koncerts, un mēs domājam, kā tas būs, pamēģinām. Un bija tik jauki un sirsnīgi, ka mums pašiem ļoti, ļoti patikās un cilvēkiem arī. Un tad mēs izlēmām, ka cilvēki arī prasīja, ka jūs varētu šito atkārtot. Un tad mēs izlēmām, ka martā un aprīlī mēs uztaisīsim akustisko tūri. Un pēc tam 25. gada 6. decembrī jau tādu pilnvērtīgu, tādu lielu Mesas koncertu, kas jau būs ierastās skaņās un kas nebūs vairāk akustisks. Jā, tas jau būs kā ir dzirdēts, bet, protams, ar jaunām dziesmām. Tā kā kad šobrīd mums ir Cēsis, Valmiera, Liepāja, kas tur bija vēl mums? Rēzekne. Jā, tad 8. marts ir Cēsis, 29. marts ir Rēzekne, 12. aprīlis Valmiera un 26. aprīlis Liepāja. Un biļetes jau no šodienas ir pieejamas un jau lētāk, vēl lētāk kaut kādas dienas. Tā kā neatliekam varbūt tās. Gati, es domāju, ka mēs varam šeit gan akustisko koncertu apmeklēt, un tad visu kopā vēlreiz 6. decembrī uz arēnu Rīgu. Bet mēs neesam bijuši sen arēnā. Tiešām pēdējais arēnas koncerts bija, ja nemaldos, 19. gadā, un tad mēs tagad izlēmām, ka ieskrienam ātri arēnā uz mirklīti, sadziedamies kārtīgi. tā. Kas tur vien uz 11,000 savācam un laižam tālāk. Un aiziet. Gadi, teiksim tev lielu paldies un sekosim līdz jaunumiem, jo tev tiešām gan šī gada nogal, gan nākošais gads būs tāds ļoti varen aktīvs filma, albums, koncertūra. Grāmata nāk, un autobiogrāfiskā grāmata nāk pirmā ārā tagad kaut kad novembra beigās, tā kā gaidiet to. Jā, un paldies jūs lielu, paldies. Jā. Ko tu vispār nedari šeit dzīvē, jautājums? Es cenšos slikts lietas. Bet jā. Labi, Gati, paldies. Lai izdodas. Un lai skan dziesma var jau būt. Jā. Cool FM.